palūks ar sabodošanu darbalītis. Tev tagad esmu, jā, dažs strādāju normāli 3. Tagad tas Latkora, ja tagad Dimakašana školnīka nav promocija. Nebili cekani, ja nitnoši pa vīnam pašam vairs nav. Kas jūs esat rādīt? Ir, tikai sīvītam. Bet, nu, bet es tikai mēģināju. Itas jau ir kaut kam bezdarbnieki, kur jūs nav? Te sava veidēja lodarēši ir. Te tik ir īstprieka. No to paša laika. Televizori, es biju tūka, televizoris, kai man ceļu mēnesi atpakaļ. Es jau nevienu speciālis remontu puikas, gromotas lasēt, mocētīs. Atā, viens smurtīgs, otrs smurtīgs, tagad aizvešu no uzgladaņā vajag tu televizori. Ko tie barbas? Andrijā šo. Kur tie? Kas te ir tādi pašarīgi? Šaišu ristos, vocīs, kurāš kalā. Tepat? Ko? Es skaldā. Tikai muļcikļi. Nu, paps laikam, ko es samalos par muļcikļiem. Man patīk lasēt. Tā jau ir. Papam palieks ir? Ir. Saimnīkošanā. Kas tev ir? Kā? Tur viss skaidrs mums ir par slaudiņu. Nav laudiņu zača, nav? Nav, nastēja vairs zemnieku saimnes mēs tur saturēt. Normāli. Tā tikai. Tur ir kaut kas taču. Nav lūpums, ne ir. Zemēdu. Я школу ликвидирую, барную. Ну как вот, я школу ликвидирую, школа. Ну это сидится, это все ликвидирую. Интеллигента, интеллигента. Tikai var nolikvidēt pogostu, kā paliks viens kaut kāds īrītis, bet tas izpējams vispār. Kā, tas ļoti izpējams. Nu, bet mēs, tas ir viens palikām pašvaldību reforma, ja mēs 2 gadu laikā neaizstāsim pusi. Runājot, ka es nāc, ka narūtu. Tumšam ceļim mēs uz šurp atveda tāda gaisma lūgā, kas šumā sātā, un ceļmalā tāda umuļīga skaista maza pierteņa, un tad tāda jauka silta sāta, un mēs esam atbraukuši pie Jura Gailuma uz Ilzis kalnu pogostu. Iepazīstināt ar savu ģimeņu, lūdzu. Jā, mums dēls Andrejs un sīva Reņa arī strādāja tepat Ilzis kalnā. Dēls īt skolā, 3. klasētī. Nu, tāda ģimene tāpat vēl ir vecmammas. Tāda vairāk jau mūsu te nav. Tie ir Leldiņu nedeļa, Leldiņu gaidos. Kā jūs gaidot šos svētkus? Ir tāda sajūta, ka nok Leldiņas un kādas pordomas jūs jums šumā laikā? Jā, mēs skatā, ka tas Leldiņas ir vīni no lielākīm. Pat poši lielākie katoļu svātki. Arī mēs ar katoļi, mēs apmeklēsim obligāti baznīcā, jau arī bējam, kā es saku, Pulpols vārnē bejся. Tas jau bijis. Nu, kā es saku, tas ir katra katoļu cilvēka, latgaļas cilvēka pīnākums. Lildiņi. Tad jau arī sāksies tī prīka brēži, kad jau tas Lildiņu ulu krosēšana, tad jau tas arī aiziešana pie kaimiņiem, tad izprīt cilvēks, šilpeļis košana. Tā ir svātki. Laukos. Ir šilpeļis jūsu sātā? Būs? Bijis obligāti, katru godu ir. Mūsim bez to jau nabīs. Ja puika sēt, katru gaida, nevar viņu sagaidāt. Kas šilpējās parasti? Puika tikai vai nokarīnu kaimiņu sātam? Nu jā, te saskrien arī centra puikas vairāk visādām nodarbībām. Arī katram gribas arī atskrīt uz kaut kādu lauku moju paskatēties, uz mums mūrim izīt.
Ot, Tom tradīcijām, tom ulu krosošanas laikam, ka puika čaklokais. Tu jau esi domājis, kā tu krososi ulas šogad? Kā tu krososi? Ar seipulu mazam, tad skaistas izīt. Un stipras? Redz, kā. Vēl ir kūka? Bet te tak moņiešanos sajīs. Nā? Un šūpeļis pateik leldiņos? Kas nāk pie tevis šūpotīs? Draudži. Un draudziņas, meitiņas. Nāk? Ko nā? Kā? Kad saka nagribu, tad vairs nav jautājumu. jā. Jūs esat vietēji Ilzas kalnīši. Jā, mēs te esam dzimuši un auguši. Tāpat Ilzas kalnā pogostā. 5 kilometri no šitos puses apsaprecējamies. Nu, tā mēs te dzīvojam. Kā saka, sīvas vecāku mojos, kaut kāda saimniecība, vodam, strādājam arī darbā. Tas nav jau mums, kā saka, neko ni diža, ni dzīvojam, strādājam. Arī uz kaut ko ceram, ka būs arī labāk. Varbūt arī, ja tas pēc gadiem 10 izveidēsim arī savu saimniecību, zemnieku normālu. Tā arī jāstrādā ar cerību, bet bez to neaizies. Jūs esat atkārtot īvēlēts par Ilzas kalnu pagasta priekšsādātoju šūrais. Tātad cilvēki jūs ir uzatic. Tātad jūs esat daudz darījis pagasta labā, un zinu, ka tas tā ir. Kā jūs pēc to vērtiet? Nu, paldies cilvēkiem, bija uzticība, ka atbalstīja. Tas arī bija tāds darba, iepriekšējos 2,5 gadu darba novērtējums. Bet otrreizēju ievēlēšana uzlieka daudzi lielāku pienākumu. Jau vairs nevarēs attaisnoties ar nezināšanu un nevarēšanu. Dižan jau tā nekas nav mums arī izdarīts, bet sāktas kaut kādas elementāros lietas sakvortotas. Nu, kaut kā, lai cilvēkiem iertību labā, tas infrastruktūrā, nu, lai nebūtu izgostu vismus, un ka kaut kas ir uzbūvēts, kaut kas ir atjaunots, kaut kas virzēts iz priekšu. Jā, конечно, tas jau, visam te, mēs arī pagosts esam strodos iz to, ka izmantot tī sabiedriskie darbi, var teikt, mēs bez lieliem kapitāla ieguldījumiem. Elementāras lītenis kortošs, kur kultūru, kas skolai palīdzēts, kas arī kā ceļš tā uzbūvēts, kopstātas, sakot, zemes reformo, kas bija pats svarīgākais tamā periodā. Otrs tagad turpināmies dzīvokļu privatizācijā. Nu, tādas tos lītas. Dižan jau neko nav ar ko jau līlēties, mēs te pagostos. Tā mēs. Tas ir ne jau svins, tas ir parasti uz cilvēku kūpējas darbs, kā uz kādai cerībai, lai būtu nākotnē labāk. Tas arī bija mūsu padomjas darbs. Padomja bija korekta, domājuša, sprīdam. Bija arī strēdi, tas padomja. Bet kaut kādu kūpsauciem atrodam, vairāk mēs vadījāmies ne pēc tādas likumi, bet pēc cilvēcības. Kam gribšāk, tam vajadzēja izpalīdzēt. Tas arī ir tiem kā saucamiem pabalstim bijām, tas arī kaut kādiem internetiem, autobusu satikšanai, lai bietu. Nu, tas arī kādā lauksamības skolā, subsīdienis. Kaut kas arī pie pīna darīts. Nu, tādas ikdienas saimniskos lītas. Tas, ko jau dara, jebkurā pagostā padomjas priekšsēdētājs. Saka, ka jūsu pagostā esot mūsu bezdarbnieku. Tas mūsu laikos tāda neparasta līta, un kā to var panākt? Varbūt tas ir ieteikums kādiem citiem pagostu priekšsēdētājiem un arī cilvēkiem pašam. Tas jau nav taisnība, ka piemēram nav mūsu bezdarbnieku. Tas ir bezdarbnieki. Bet ir nodarbinoti ar kaut ko? Nu, tas nodarbināšana ir viens. Bezdarbs tas ir tādam
Nu, divu aspekti varētu skatēties. Bezdarbnīgs arī skaitojas, strodoja savā saimniecībā, arī bezdarbnīgs skaitojas. Tagad ir tāds pieprasījums iz meža darbiem, uz tādiem, kā es saku, sabiedriskiem darbiem, cik mēs tī pogos bez pašvaldībā uzus jau naspēja nodarbināt. Bezdarbam mazinātos tad, ko būtu cilvēkiem vairāk zināšana par savu uzņēmēju, ka viņam vairs pogos arī nav jau nekāda labdarības īstode, kas īdūs 2, 3 latus, jodoma jau visi arī attīstīt saimniecību, kūpā mēs bārniem, kā es pats iztiks. Bet tam, ka pogos te var būt, te nevar būt. Bezdarbam, tas ir, конечно, te ir paša sobiegākā problēma, ka specialistiem bijušiem kolhozā arī likās nav vajadzīgi, viņiem joporza kvalificējās, arī bet izglītoti cilvēki, pie mīsim pogostā atrast darbu, atrast arī viņi būs vajadzīgi lauku specialisti, arī pilsētas organizācijas, bet ar vienkāršu bezdarbu tas nespēsim cīnīties, jāsam pat dziedēs, ja mēs nav tāda iz bezdarba, tāda darba tikuma, darba apziņas, kas to varētu tā strādāt. Arī visiem līkās te Olga Pamoza, ko pīsula uzņēmēji, arī mūsdīnu darba tempu uzņēmumus nespieturēt. Pēšs man ir piemēri, kurus es tagad arī negribētu saukt, meža darbus, gata arī, kā staigojas pakaļī, kā kolkozu laikus izdarīt tu. Katram būtu jāsas pats vienkāršākais ar savu saimniecību veidot. A bezdarbs tas ir daļēji nosacīts iedzīns, uz ko arī brauc. Ir, saprotu, ja zemnieks varētu saņemt visu laiku nopelnēt uz 30 latus, ko saņem bezdarbnīgs, viņš arī nedastotos tam uz bezdarbnīkos. Un arī nebūtu tas, ka Latgaļas zemniekiem tie sarežģīta nodokļu sistēma, cenu attīcības pret degvīlam un tiem lauksaimniecības produktiem. Mūsim pats galvas, ko tu būtu galvenais izglītība, lai spētu uzņēmēji udarboties. Mūsim ir tāda situācija, ja mēs spējam atdot cilvēkiem no malas vienu objektu, otru objektu, pēc tam paši palikt par sorgiem, paši palikt par strādājušiem, lai mēs uz kaut kas voda, glop, atbildību. Tad arī, tu bezdarbu mēs var arī skatīties, bet tas arī nav reāls. Tāds skaitlis, ja es varu pasēt, ja visam ir 200 bezdarbu, bet jo nav. Ja, piemēram, man vajag, kas brauc normāli ar tehniku pat pogostā, man ir jopadomāj, jopameklē, kas strādājas, kas kādu darbu spēks darēt, vai būs bezdarbnīs, pēc kurā man jāstaigo bez pakaļī, lai es padara savu darbu, kas jums uzdots. Bet bezdarbu spēs tikai likvidēt uzņēmēji, kas mūsu pašvaldībā strādājas, dos darba vietas, un nodarbinās. Katram visam būtu jāatbalsta, kas jebkurš uzņēmējs, kas roda kādu vai vienu darba vietu. Nedrīkstētu mēs likt šķiešļus, atļauju izdošanā, nodokļus vai aizliegumus. Bet tam, ka Latgalī arī mēs esam zaudējuši tūs, arī, kā saka, parastos tradicionālos tirgus, kas nāca maksās, ka tamos laikos bija Leningrada tirgi, vai kas pagošu gadu arī bija Rēznes tirgs Portpīļā, šogad jau arī ar tiem lauksnības precēm arī nav vairs, kas pīdoboja, ja tam, ka mums ir tas nolikvidēts, kas bija tie porraudzība, lūku, siejumu. Tā kā ar tīm bijis saimniecība. Katra tagad jāsauc var praktiski teikt no nulles. Jāzamocās darba procesā. Pašam ir zemnieku saimniecība? Mums jau ir tie zemnieku saimniecība, bet kamēr mēs tagad esam
valsts darbā mēs to zemnieku saimniecību neapkopam. Virspusē mēs par jau domājam, turam tos naturālu saimniecību savā iztekā, lai nav, lai neatrostu galīgi no darba, ka nezinātu, kas ir lauku darbs. Bet tā, ka spiecīgi attīstēt, to nevarēs. Un arī tas, ka Latgalī tos lielo zemnieku saimniecību arī jau tik piekšņi nebūs. Atguvuši ir vecākas paudzes cilvēki, zemi mantinīki, kamēr arī lielo saimniecības nav uzveidojis. Nav arī jau tā bijušos mantinīkus zemes reformas laikā vienkārši padzēt, vai kā Dānijā, kā Vācijā izveidot lielo saimniecības. Ja tam, ka tas jau ārzemēs noticis dabisks process, kad 20 hektāriem izveidoši 50 hektāru. Kurš negrib strādāt uz laukiem, arī mantinīka bērni, mazbērni, podot tam zemniekam, zemēti, kurš grib lielāku. Arī tam, kas podē, jau kaut vai pilsētā aiziet starta kapitāls, vismaz dzīvokli nopirkūt. Bet tā, ka lielo saimniecības reiz, mūsu vecie cilvēki sekstī, pēc savas dabas, kas savu zemi tik pieški arī nādus, nācasacēsīs no savas. Ja lai es grīvšāk, lai es atdus savu pensienu, bet es kaut kā censīs jau apstrādāt. Ar mūsu zemnieku saimniecību arī mēs, kamēr nebija pašvaldībā, mēs tādā specializācijā bija tu novirzieni dārziņu saudīšanu. Tehnika šeit sagodāta bija tirgus Rēzekni apgodot, bet divu darbus nevaras neviens cilvēks spēja darīt normāli. Vai zemnieku saimniecībā, vai valsts darbs. Tas. Vai ģimeņa daudz ietekmēja jūsu darbu pogasta padūmi, un vai jūs stostat par savam problēmām, vai ģimeņa zina, ko dara ģimeņas galva? Jā, ģimene tā jau varbūt arī cīši, kā strādājas arī pogasta padūmī. Kaut vai dēlamas neimocu elementāras praktiskos lītas. Nav visam, ko tu aiziet mežu, nav aiziet, nav man laika parādīt, kā pat noglīdzam, vai atgrīz kādu molkas pagali pārškelt. Jā, puika droši viņi to tāpat zina, vai ne? Nā, to jau es saprotu, bet kaut kā arī attīsi kreņķi, tas neaizdarīts, tur tas nezadarbojas, arī tas nezagribīs pat mojas, toreiz pat runāt par pogasta lītam. Labāk. Ģimeņi palīdz ar padomu, var palīdzēt? Nā, ko jau ģimene tī var palīdzēt? Mēs jau lemam arī pašvaldībām visam savas problēmas, bet ģimene var tādu dot pozitīvu impulsu, lai aiziet ar labāku garastāvokli, lai arī mojas vairs tādas nedomātu, ka tur nav gāzes, tur nav ūdeņa, tur kaut kāds ceļš neaizbrauc, tur kaut kāda atļauja. To jau mēs tā mojas nerunājam. Par tiem neaizbraucamiem ceļiem es atceries. Sacīja, ka Ilzaskalna pogastā esot iztērēti visi ceļi pa zīmi, pat līdz Vinsātam. Tā bija? Tā jau bija. Mēs jau te ar tiem ceļiem, tā ka jau tagad pagošo jāzīmēs. Bija, mēs tas, kā ar ceļiem slēdzam līgumus ar jebkū, kas tērē, kā es un Borga zīmē. Pie tam, ka ceļu daļas nespēja tērēt, negribēja, lauku ceļi lielum organismam neinteresē. Bet daudz vīt palika neiztērēt, un bija tā, kā bija. Pie jūsim iztērēti. Ja jau mēs nebīs ceļš iztērēts, tad jau soksies tracis, pīns neaizvasts, autoveikala neīsi, tad jau tī pogastā, jobā korā telefona būsi. Tad, kad zvanās. Mēs tagad ar normālu zemnieku saimniecību, kurai jau reita 6 iztērēt, sabrauc, lai cilvēci bēru gadiem vienmēr tikai skopim iztērētas. Tas ir nūstoja, lai visus darbus darātu pogasta zemnieku saimniecības. Arī ceļu remontus. Ja man tagad ir licencēta zemnieku saimniecība, man vairs nevajadzēs to naudu neatstot ceļu daļam. Savā naudā pogastā paliks cik tie jau ceļu fonda nauda. Kaut kā jūs zināt, to es valsts organizācijas, viņus pavasarī iz remontiem nevar dabūt, tikai grēderēšanai. Rudenī jau ceļu remonts ir pavals. Bet tas ir, ar ceļiem bija, es tā domāju, normāli. Ja mums ceļi nav iztērēti, uzreiz autoparks nebrauc, nevar tikties darbu, kas mums ir Rēzekne strādāja, tad jau sotras tracis.
Tur jau vairs nav pīdūdams pat pogosta priekšādātājiem. Tur es jau kaut vai pošām ņem ar lopsu staigoju. Kādi ir ļauts Ilzeskalna pogostā tādi nikni, kas varētu nokt un dortīs vai tomēr rīcītīgi un labi? Nā, Ilzeskalna pogostā cilvēki jau ir tādi pretim nukoši atsācīgi. Nav jau tādi nikni. Arī ir neknākie momenti bijuši, bet kopumā mēs sadzīvojam tā normāli, var teikt. Atbalsts ir izpalīdzēšana. Jā, ar tiem pat ceļiem, tiem pat pīnavešanu. Esmu grīžus pie jebkura zemnieka, pie jebkura, kam personas tehnikas īpašana, vajag ceļamolas apļaut, vajag mūsu grūžus aizvest, vajag kādus kanalizācijas iztērēt. Man nav neviens atsacījis, pat īdot uz traktori, kā saka, pašvaldību vajadzēmu simtnieku, lai braukoju, kādu bezdarbnieku sādu nav virsū, kā pagložu. Nā, cilvēki ir normāli. Tas tī nav vārdam vītas. Arī gados, ka nešanās streidus momenti, bet mēs jūs kaut kā noregulējam, bet jodara. Pogostā cilvēki saskaņīgi, kā ir ar to saskaņu ģimeņi? Cik ilgi ģimeņas pavārds jau kurās? Tas jau... Ģimeņas pavārds jau kurās 11 gadus. Stipri kurās? Labi valka. Skatoties, kādas tos dzīves situācijas ir. Gados, ka tie līsmeņi drusceņi arī glovāk ir. Gados, ka spūžāka. Kā kuru reizi. Bez kreņķim jau arī nav. Mēs parasti lūdzam atcerētīs, drusku atsagrīst pagotņi un atcerētīs varbūt, ka jūs īpazināties. Jūs abi esat Ilzeskalnieši, ka jūs tepat sapazināties, kā šie ģimeņi veidojās. Par cik jau mēs esam šos puses stabili dzīvotoji, tad mēs tepat savā pogastā arī pasazināmies. Savā tepat Ilzeskalna klubā. Dieju vakaru. Šis klubs šobrīd darbojās, vai? Ir pateikamas jaunības atmiņas, tas ir tas pats klubs, vai daudz, kas ir mainījies pa šīm 11 gadiem vairāk? Vispār, itamā periodā ir daudz, kas mainījies. Dažus gadus var sacēt, ka tas klubs bija pīklus, bet, tagad beidzamajā gadā drusceņ atsok darbu. Jūt, ka jaunotne atbalsta, grib attīkties klubu, grib tiktīs jaunieši, darboties dažādos pulceņos. Līdz ar to arī kluba darbs ritis priekšu. Ja mēs tā nosacēt runāsim par ģimeņas pavārdu, kāds tas jūs ir? Kas jūs uzsaista kopā, kas ir tāds šumā sātā, kas varbūt satur kopā? Varētu sacēt, ka mēs esam pieraduši viens pie otra problēmām. Reizēm es pazakļaunūs Juram, reizēm Ismaļ, kopā veicam dažādus darbus, dažreiz pat nadalam, kur vajadzētu varbūt man izdara Jurs, otraižāk, tādā ziņā īpašu problēmu nav. Mēs tad varam runāt par tādu ģimeņas galvu, kad ir šāds iedzīņas, ģimeņas galva, kurš ir droši vien saimnieks, vai jūs tā kūpēgi visu risinājat? Mēs pamatā kūpēgi risinājam, nav tā, ka kurš to koklu grūza. Ja arī tā, ka tāda kritiska situācija, kuram ir noteicošīs vārds, vai kā jūs vispār atrunāt to kompromisu? Gados jau, protams, gados bez to nav. Parasti porunojam to situāciju, katrs izsakam savas domas, pēc tam nonākam pie viena secinājuma. Jūs esat skolotāji, kā jūs šķīt, kā jūs vērtējat pogosta darbu, un vai jūs par tādam pogosta problēmām arī prosat vēram un sakat, ka pogostā tas un tas nav kārtībā, vajadzētu tu un tu, vai jūs to kā skolotāji arī tāda viedokļa? Skolotāji pareizākie cilvēki. Ziniet, es jau jūtu, kad Juris atīt no darba, ja viņam ir veiksmīga diena, tātad arī man liekas, ka pateikamāk ir
Bet, kaut ir kādi krenki bijuši, es pilnīgi redzu, jūtu, un nevajag neko arī presēt, nevajag neko sacēt, bet, nu, tas porīt un atkal jauki momenti turpinājās. Es tā cenšos īpaši pogosta lītos neizajauktīs. Tomēr tas ir padomjas darbs, bet tas, kas jau vīt, nu, vīles, tas kaut kur daļēja baumu līmenis, tā kā īpaši netraucēju. Kas ir ģimeņas vaļasprīki? Ir tādi, ko jūs jums pateikti nozadarbot, vai televizoru pazavērt, vai gromotus palasēt, vai ir kāda nodarbe orpus mojas, pimojas? Ziniet, gribētos jau daudz ko, bet ka nevar visu paspēt. Valsts darbs tomēr paņem savu laika daļu, atīs iz mojām pēc darba. Saimniecība ir gūtenis, ir ruksieši, pījiem ir joīt. Ja ir jopabaroja gūtenis, ir joizslauc. Tas laiku aizņem. Reita ar tāpat, reita darbim, pēc tam skarīšos uz valsts darbu. Nu, cenšamies palasēt presi jaunāku, to jau parasti kaut līdz viņam aizavalkās citurreiz, bet nu cenšamies kaut cik bet līdz kursā. Nu, gribīs arī kādu gromateņu palasēt, bet tad jau cik atliek laiks. Sakas atsmēdi. Nē, mašā. Nu, mašā. Nu, davai. Nē, nu, bet... Tu vajag tagad mani. Ai, nu, kad tad tas pērāks grīst? Nu, Andrika. Nu, Andris, tad Kafija. Renēs. Sagrīz. Jā, nav ko jāt. Nācis piešu sagrīst. Es nešu tādu rīktīgu. Nu, dada bēgi, ka tādu rīktīgāku. Poštāsiet. Nu, valsts redzamā tāds iestietas. Nu, personisks moments, viesturisks pat. Nā, tad tā ir. Nu, jūs saka, ka to, par ko televīzija Jā, katram nav, un mēs jau tā pieraduši. Nav, nekas tas taču brīsmēks nav. Nē, nu, tas... Jā. Nu, tas atcēl labāk, es nezinu par to darbu. Saimniekam labi izlasīmēts ir tāds. Kafiju, kuram... Kādu Nu, lai. kopēju čaju vai? Čaju? Nu, skaidrs, ka... Redz, te ir labi, tas grīžās pērā. Bet lauku vērišam ir, ja salīdzināt, 10 tomatu jāsana. Tā, ja tagad soktu, nu, neskaidrot tos birokrātus, kas man pagustāti pa 10 tomatiem iz zemes, izsaucot birokrātija, nodokļi, vēti. Ai te, joproti, kaut kāds celtniecībā elementārā, kaut kāda tehnika joproti, kaut kāda lupikūpība, kaut kāda agronomija, kaut kāda grāmatvedība. Nu, bet tāda vis, nu, pusi universāls kaut kāds cilvēks. Bet tas ir katram tas jodara. Par mani filmēt, nā? Nā, tas tāds reizes jons bija. Tas palkonis? Bija, da palkonis. Pareizinā kaut ko tā ir tantē. Nāskūtī palkonis? Grīžas. Netraucēt cilvēkiem. Tad jūs pasmēdīt, vai tad īpaši? Nē, nu tā pasmēdēsim. Rulām sākanam izdarām. Sestdiņas Pērāgā ir tāds tradicionāls mēkļu konkurss. Un iepriekšējā sestdiņā mēs vīsojamies kādā Riezekņas ģimenī pie Viktora Rebļa. Un tur bija tāda mēkļa plota moķa augsts stāvs. Jūs zināt atmiņējumu? Kas tas varētu būt? Nu, dobas. Nā, tie atmiņējums bija debesis un zeme. Un sestdiņas Pērāgs uz to bija saņēmis četras viestuļas ar pareizām atbildēm. Un, lai tā pavisam gūdīgi izšķirtu, kuram no šīm 4 būs sestdiņas Pērāga balva, ko mēs jums dot Riezekņas maiznīgs, tad es lūkšu, nu, varbūt Andri izavieļīs vienu no 4. Nu, kurš būs tas, kuram tiks tie balva? Šo. Nu, lasēsim, kas ir īpašnieks Ernests Lapkovskis, Riezekņa Bērspils ielā 9. Tad Ernestu Lapkovski mēs gaidēsim pie mums televīzijā pēc Riezekņas maiznīga soldos balvas. Bet arī šūrais vīsojūtīs šimā ģimeņī. Zinu, ka ir sagatavota kāda mēkļa Pērāga skatētojuma, lai būtu jaukoka skatēšanos un loba miņēšana. Andris, stosti, kādu mēkļi tu uzdosi skatētojumu?
Latgaliski? Var latviski, var latgaliski. Kā labāk? Latgaliski. Man ir būs pavisam iesa. Kēseļs radeļās. Kēseļs radeļās? Nu, tagad ir jāzina arī latgalīšu valoda. Sasdiņas pierāks tagad gaidēs mēkļus atmiņojumus. Ceru, ka būs. Es paši nezinu, kas tas ir. Tā, pēc nedēļas mums būs mēkļu konkursa atmiņojums. Man būs jāizvēlos, kuras ir tos pareizos atbildes, bet man jāatzīst, kas paši nezinu šo atmiņojumu. Pasaki man lūdzu, kas tas tāds ir? Kas? Mats Šilnos. Mats Šilnos. Tas ir vasarā, tad, kad pisīna pļaušanas laikam atrūn, ja? Jā, būs trūpā. Godos bieži sīna pļovā atrast madu. Ne? Bet tas garšīgs ir droši viņa. Ja? Andrim patīk saimnīkot pļovā līdz ar papu? Tā. Ļoti. Kādi ir tī mīļī darbiņi, ko tev patīk darēt? No traktora pļaut. Tu moki ar traktoru pļaut jau? Rekai paps īmocīs jau. Nu, jāzamocīs ir jau kaut cik braukt jau. Akmeņu neapļauties akmeņus. Paps staigu akmeņus ir tas braukoja. Tādam puikam. Tādā mēs. Nē, jāzamocīs ir. Katram bērnam praktisko dzīvi, te arī kaut cik jāzina. Bet lauciņam būt un laukos strūdot un zemi apsaimnīkot, tam ir jābūt taču sirdslītāji droši viņi. Vai jūs varētu būt tagad pilsētnieki? Nu, tā ir viegli atstot zemi un aiziet dzīvot pilsētā, tad daudz dzīvokļu nomā, kā mēs sakām, 4 sīnos. Varētu? Nē, laikam gan kā nevarētu. Varbūt iz molus skatoties pilsētā viegli, saustunis atstrādē, pats sarežģītākīs tos komunālos problēmas. Var brīvi vakari cilvēkus aiziet, kinoteātri, kafejnīcas. Bet laukos ir tāds dzīves ritms, dzīves stils, kur ir pierodums. Kas dara, kaut kā pavasarī zināms, ka josies, vasarā sīna laiks, zīmā meža darbi. Īgosi mēs vērsies pilsētas tādu ritmu. Mūsu godos ir tik grīvši porīt, kā mēs vairs laikam nespātu. Personīgi es pilsētu laikai, bet nevarētu dzīvot. Вот ты тикина. Uztaisi pauzi. Jā, Es vairs neko nerodu. ja ko nepareizi saprot, sakiet. Veldiņas ir tāds pavasara laiks, kad ar cerībām zemnieki droši vien gaida vasaru. Kādas ir šos purdūmas? Zemnīkos pavasara, tas jau, laika, golīgos viena dīna godu baroja. Tādēļ jau arī katrs zemnīks cenšas uz cījas laiku sagodot mūsu napīsīšanu, lai apsātu. Tādām, ka tas ir pamats mūsam, jo darba cielīņam. Arī pavasarī, kā tagad uz lieldiņu laiku, te kaut kādīs dabas atmoda, kaut arī izīs darbā cilvēks, to zīmes, tādas rutīnas, kad jau aizmiguma sauksīs enerģijas, uzplūdi, kad jodomā, ka pat zemē dzēs strodot. Neviens zemnīks nevarēs noskatīties, ja pēc kādiem joņiem nepasāts tērums vai kas neizdarīts, bet pavasars arī ir tāds gaidu laiks, ko darēt, ko īsokt, kā izadūsīs, arī tāds riska moments, vai sēt, vai nesēt, vai darēt, vai nedarēt. Bet tas, kas jau nasies, ir nasūks gaidāt pavasara cerībām, arī nav jau zemnīks, kas saka, lauksaimnīks. Vēl jau būs tikai sestdienas vakars, kad šo raidījumu redzēs skatītāji.
Kāds atnāks lieldiņu reids jūsu sātā? Tāds droši vien būs arī daudzos sātos, daudzos mojos un daudzos ģimeņās. Kāds tas jums būs? Nu, pirmkārt jau noteikti mēs visa ģimeņa dosimies uz baznīcu, uz dievkalpojumu. Pēc tam atsagrīzušies mojos. Sissimies ar ūlam, krosētuvam, priecēsimies, varbūt pie kaimiņiem aizīsim, pazacīmosimies pie rodiem aizbrauksim. Nu, tā jau pateikami tādi brēži. Un tad arī lieldiņu šūpeļus vēl jāuzskar. Noteikti. Tas būs svādiņu darams? Jā, tas ir tāpat tradīcija. Sēsdiņu sagatavosim, bet turēs jau šūpeļus, jau varēs bērni pašūpeļus, var būt arī poši priekš izmēģināšanas. Tas ir lieldiņas arī tāds arī kā gaidēšanas laiks. Nevar būt kā arī zīmes noguruma atmešanas, kod jau bijis beigusies garo zīma, jūs bijis pie lieliem darbiem. Nevarēs vairs arī snauduļot, guļot, energiski, jūs strodot, katram savu darbu darēt, kas jau izgosīs tādas taisnis finišā. Tas bija tas zīmes laiks pavasars tāds, kā sagatavošanās tīm atbildīgiem darba momentiem. Bet kas jau izies no tos lauksnes stūriem, to jau redzēs dzēve, to jau redzēsim mēs rudenī, vai būs veiksmīgs gods lauksnes, vai neveiksmīgs, kā jau būs tie arī peļņa, kuram jau nebūs, kurš arī būs arī sarūknēs goda beigos, bet pavasarī visi ar lieldiņu laiku sokot uzsoks cerīgi, lai būtu rezultāti. Ko jūsu ģimeņa novieļās? Noteikti jau katrā mojās viņās lieldiņas. Nu, mēs ar visi novieļāsim priecīgas lieldiņas. Andris, varbūt kādu paņķeņu var noskaitēt lieldiņām. Nākdama liela diena, visi bērni tevi gada uz vārtiem sasēduši. Redzi, kā Ilzes kolna pagastā droši vien bērni tiešām gaida lieldiņas, ja jau zina lieldiņu paņtiņas. Lai jūs ir priecīgas lieldiņas arī jūsu sātā. Un lai izdodās visas jūsu īceris, kas varbūt pīzapildēsīs pēc lieldiņiem. Ar tādu ticību droši vien jodzēvai. Jā, paldies. Tā pīzapildēs, mums ir novēlējumi arī personīgi, arī pat ģimene. Tas, kā saka, lieldiņu, lai pīzapildēs visiem gods bogots būtu. Tā, ka, laikam, visiem priecīgas ir laimīgas lieldienas. Arī jūsim personīgi. Jā. Paldies! Televīzijā laukti. Vēl jau ir laiks, vēl pavisam nedaudz atlicis līdz lieldienām. Vēl ir laiks sakārtot savas domas un jūtas, lai gaišu sirdi sagaidītu lieldienas. Lai tās ir priecīgas jums, jūsu mājās un jūsu ģimenēs.